Sveiki visiem! Mani sauc Andris Latons, pārstāvu uzņēmumu DC Energy. Strauji tuvojās ziema un vēl ir pēdējais laiks ierīkot savā ēkā, mājā jaunas paaudzes apkures sistēmu. Šobrīd atrodamies Liepājā, mūsu objektā ēkas parametri. Liepāja 900 kvadrātmetri, kombinēta sistēma, radiatori un siltās grīdas, karstā ūdeņa sagatavošana un apkure. Tehniskais uzdevums no klienta puses bija šāds. Vajadzēja pieslēgties paralēli centrālai apkurei. Bija svarīgi sasniegt tādu rezultātu, lai ēka ir ne tikai energoefektīva, bet arī energoneatkarīga, ko mēs esam arī piedāvājuši klientam, risinājums siltumsūknis kopā ar saules fotovoltu sistēmu. Uz jumta ir saules fotovoltu sistēma ar jaudu 30 kW, kura arī daļēji nobaro siltumsūkni, kad viņš darbojās uz karstā ūdeņa sagatavošanu. Kā arī šī sistēma nodrošina savu lokālo elektroenerģiju dzīvokļu iedzīvotājiem. Wow! Tas ir, paskatieties, vai tad tas nav mazulis? Jā, visi, kas seko man līdzi, tie zina, ka es esmu augumā 1,90 m. Ja? Kā pamata apkure siltumsūkņu tehnoloģija, Templārī, lielās jaudas siltumsūknis. Pavisam jauns modelis, 45 kW, ar palielināto tuneli, ar 32. gāzi, monobloka izpildījums, savienots ar Uponor siltumtrasi, kas aiziet uz katlu telpu. Te nu mēs esam katlu telpā. Līdz šim šeit jau bija ierīkota centrālā apkure saulu sajaukšanas mezglu. Ko mēs izdarījām? Mēs papildinājām šo esošo sistēmu ar karstā ūdens sagatavošanu un apkures karstā ūdens sagatavošanu. Dalīta sistēma. Atkal tas bija darīts tāpēc, ka durvju ailes bija pa mazu un vienkārši lielāko akumulācijas tvertni nebija iespējams ienest. Mūsu iecienītākais risinājums – caurplūdes tvertnes karstā ūdeņa sagatavošanai ar siltumaiņa platību katrai tvertnei 5,5 kvadrātmetri. Kopējā sistēma nodrošina lielo karstā ūdens tilpumu un labu siltumā atdevi. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tikai tāpēc, lai izvairītos no antileģionēlas pasākumiem, jo viss strādā uz caurplūdes. Nav nekādi papildus elektriskie teni. Tens jau ir, bet viņš nav iesprausts. Ja? Nav vajadzīgs. Visu laiku ir svaigā ūdens padevi. Nav jāuztraucās par lieko tvertņu pārkārsēšanu un temperatūru pacelšanu sistēma. Tāpēc sistēma strādā tiešām uz zemajām temperatūrām, tā kā siltumsūkņiem ir jādarbojās. Iestatītie siltumsūkņa parametri. Karstais ūdens 44,8, apkures sistēma ir 39,8, 40 grādi. Paskatāmies, kāds ir energopatēriņš. Atceramies, ēka ir B klases. Ēka ar siltuma zudumiem virs 65 vati uz 1 kvadrātmetru. Daudz dzīvokļu, 18 dzīvokļi, 900 kvadrātmetri. Šodienas patēriņš mums sastāda 41 kW un saražots 193 siltuma enerģijas kWh. Liederības koeficients 4,6. Vakardien bija iztērēti 19 kW elektroenerģijas, bet rādītāji nav korekti, jo sistēma tikai palaista kaut kur ap pusdienu laiku, bišķiņ pat vēlāk. Ja jūs vēl domājat vai plānojat pāriet no klasiskajām apkures risinājumu gāzes, granulām, cietā kurināmā, šķidrā kurināmā uz atjaunojamās enerģijas risinājumiem, mūsu uzņēmums piedāvās jums labāko risinājumu tieši jūsu vajadzībām. Lūk, šādi izskatās jaunās paaudzes apkures sistēmas.